Labvakar, ļoti patīkami redzēt visus tiešais skatītājus un klātesošos. Pirms sāksim vai ķersimies klāt praktiskajai nodarbībai, iziesim cauri vairāk informatīvai daļai. Tātad Kosmolēna metode ir ļoti patīkami prezentēt jauno Kosmolēna metodu beidzot arī Latvijā. Tā ir pīlinga sistēma, kas ir paredzēta problemātiskas hiperpigmentācijas korekcijai, tādas kā melasma, pēciekaisma hiperpigmentācija vai fotonovecošanās. Šos pigmentācijas veidus izraisa pastiprināt melanīna sintēzi. Melanīns ir dabīga pigmentācijas šūna, kas veidojas mūsu ādā, lai pasargātu ādu no UV starojuma. Tātad, tas stiprā Kosmolēna puse ir tā, ka tā ir duāla darbība. Ne tikai koriģējoša, bet arī regulējoša darbība pēc tam mājas kopšanā, lai nosaktu abus posmus. Un tas arī ir tas galvenais vai stiprākais punkts Kosmolēna metodē, tas, ka mums nav tikai vienīgi profesionāla procedūra, bet arī pavadošā mājas kopšanas procedūra. Tātad tā ietekmē arī mazina novecošanās procesu, tādas, kas ir saistīts arī ar melasmas izraisīšanas faktoriem, piemērot visiem ādas tipiem un visiem fototipiem. Protams, ka mēs saprotam, ka Latvijā mums ir vairāk gaišie ādas tipi, bet šo sistēmu var droši arī taisīt tumšākas ādas klientiem. Un, protams, šī metode ir pierādīta gan kliniskajos pētījumos, gan uz vietas praktiski uz klientiem. Tātad aktīvās sastāvdaļas, kas spēlē šo svarīgo lomu Kosmolēna metodē, ir tādas kā, piemēram, retinols, kas ir zelta standarts novecošanās terapijā. Retinols izraisa arī kvalitīvas ādas struktūras izmaiņas, tātad mazina krunciņu parādīšanos, padara ādu tvirtāku, padara ādu maigāku un papildus, protams, koriģē hiperpigmentāciju. Nākamās aktīvās sastāvdaļas, kas ir vērts uzsvērt, ir koiskābe un fitīnskābe. Šīs divas aktīvās sastāvdaļas tiek iegūtas dabīgi, tās ir auga izcelsmes, un bieži vien terapijās tiek izmantot kā analogs vai aizstājējs hidrokvinona medikamentam, ko atkal izmanto bieži vien ārsti pigmentācijas ārstēšanai. Un tādas aktīvās sastāvdaļas kā niacinamīds, kas ir B3 grupas vitamīns, kas strādā tieši pie melanīna, pārtrauc tieši to melanīnu transferu uz keratinicītiem, kas nozīmē to pārnesi uz epidermālās slāņu šūnām, kas beigās nogulsnējas ādas virsējos slāņos. Un nemazāk vērts aktīvās sastāvdaļas ir tādas kā melanofēns un kosmosoma, kas ir speciāli patentētas aktīvās sastāvdaļas mezoestetikam, īpaši sintezēts, kas ietekmē tirozināzes aktivitāti, un tās ir tās aktīvās sastāvdaļas, kas turēs tieši to kontroli pār repigmentācijas risku, un svarīgākais, ka tā pigmentācija pēc tam neatgriežas. Tā. Melanofēns un kosmosoma strādā ne tikai pie pigmentācijas kontrolas, bet arī tieši uz šo novecošanās faktoru. Tāpēc, piemēram, citās pasaules valstīs Kosmolēna metode pārdod arī kā ne tikai depigmentācijas sistēmu, bet arī pret novecošanās sistēmu. Un tāpēc arī ir tā, ka ļoti daudz cilvēku grib šo metodu veikt, lai dabūtu šo te ne tikai mirdzumu un pigmentācijas kontroli, bet kopsumā šo pret novecošanās efektu. Tā. Nemazāk uzsvers vērts ir aktīvās sastāvdaļas kā lakrits saknes ekstrakts, vitamīns C, idabenons. Līdz ar to mums nav tikai pigmentācijas koriģējušas aktīvās sastāvdaļas, bet aktīvās sastāvdaļas, kas mazina iekaisumu, nomierina ādu, padarot šo procedūru pietiekami efektīvu, bet komfortabu klientiem. Tā. Klīniskās izpausmes pie novecošanās, protams, ir elasticitātes samazināšanās, grumbu veidošanās, nevienmērīgas tekstūras, un melanofēns un kosmosoma strādās tieši uz šiem komponentiem papildus pie pigmentācijas korekcijām. Kopsumā, kā jau es teicu, tā tad ir profesionālā procedūra, ko mēs veicam kabinetā, un pavadošā mājas kopšanas procedūra. Tā ir tā panākuma atslēga klientiem, kad principā nepieciešama viena profesionālā procedūra, lai sasniegtu rezultātus, jo uzsvers vai galvenais tas sadarbība ar klientu notiek pēc tam mājas kopšanā, kur tiek kontrolēta šī repigmentācijas riski, vai pigmentācijas atjaunošanās. Tāpēc arī Kosmolēna ir vadošā sistēma pasaulē pie depigmentācijas, pie problemātisku hiperpigmentāciju veidošanās. Tās vadlīnijas ir ļoti vienkāršas. Profesionāli mēs kabinetā attīram ādu, ataukojam ādu un aplicējam masku.
Pēc tam klients dodas mājās, un 6 līdz 8 stundas maska tiek turēta virsū, un pēc tam nomazgāta ar remdenu ūdeni. Un pēc tam klients mājas kopšanā 7 dienas pēc profesionālās procedūras uzsāk šo te mājas kopšanas kursu, kurā ir iedot speciāli produkti un vadlīnijas klientiem, kas ir arī vai nu uz tādām mājas kopšanas receptēm vai pašā kasītē, kur atrodas mājas kopšanas produkti. Vadlīnijas, tātad kopsumā šī terapija ilgs 4 līdz 6 mēneši. Par cik Latvijā mums vairāk ir gaišās ādas tipa vai 1. līdz 3. fototips. Tas nozīmē to, ka mēs tos rezultātus varam sasniegt relatīvi ātrāk. Tomēr atkal tiem, kam ir tumšākas ādas, tās vadlīnijas ir 6 mēneši. Pilns terapijas cikls ir 6 mēneši, bet es saku, mēs skatāmies individuāli un profesionāls vienmēr izvērtē nepieciešamību paildzināt šo terapiju. Tā. Jā. Un kopsumā tātad lielais ievads ir pabeigts. Kolēģis parādīs arī pāris bildes no mūsu pašu klientiem pirms un pēc, un es paralēli jau ķeršos klāt pie praktiskās daļas. Pirms jūs uzsākat šo te procedūru, svarīgākais būtu izslēgt kontraindikācijas vai iemeslus, kad šo procedūru nedrīkst veikt klientiem. Tātad nedrīkst veikt šo procedūru klientiem, kam ir alerģijas uz saulcilskābi vai aspirīnu, kas aktīvās sastāvdaļas tiek iegūts no vītola mizas, līdz ar to šiem klientiem tas nav ieteicams. Un, protams, procedūra nav ieteicams veikt grūtniecības laikā. Par cik retinols ir absolūtā kontraindikācija grūtniecības laikā vai absolūtais aizliegums. Un, protams, klasiskās kontraindikācijas, tātad nekādi akūti iekaisumi uz ādas, nekādas atvērtas brūces, vai pie autoimūnām saslimšanām, ja ir kompensēta ādas dzīšanas process, tāds kā, piemēram, diabēts, šajos gadījumos šī procedūra nav ieteicama. Bet visos pārējos, kad klienta galvenais mērķis ir koriģēt šo te hiperpigmentāciju, mēs droši varam veikt šo procedūru. Tātad procedūra sāksies ar ādas attīrīšanu. Tātad nesabīstamies, pieskaršos. Šobrīd jūs redzēsiet to, cik realitātē vienkārši ir procedūra. Kabinetā tā aizņem apmēram pusstundu. Tad, kad jūs esat izrunājuši ar klientu, vai viņam ir kāds alerģijas vai nav alerģijas, vai mēs varam veikt vai nevaram veikt šo procedūriņu. Un pēc tam mēs attīram ādu, tādējādi sagatavojot to nākamo produktu aplikācijām. Tā. Pēc ādas attīrīšanas es attaukošu ādu ar speciālu pre-procedure cleansing solution, kas ir alkohola bāzes attīrošais produkts, kas attaukos ādu tādējādi uzlabojot nākamo produktu aplikāciju. Tas galvenais mērķis, kāpēc mēs attaukojam ādu, ir, lai tās skābes un citas aktīvās sastāvdaļas iekļūst ādā dziļāk un veic šo te koriģējošo darbību. Šādi izskatīsies pilnā kastīte, kas nonāk pie profesionāļa. Ja? Un šī te mazā kastīte ir tā, kas iet pēc tam klientiem mājas kopšanā. Tā ir tā panākuma atslēga, ko mēs iedodam klientam uz mājām, lai nodrošinātu šos te efektus pēc procedūras. Profesionāli mēs lietojam 2 produktus, kas ir attaukojošais produkts ādas sagatavošanai, un pēc tam vienmērīgi biezā slānī aplicējam Kosmolan 1 masku. Klients pēc procedūras dodas mājās ar Kosmolan 1 masku. Kopējais ekspozīcijas laiks ir 6 līdz 8 stundas, lai panāktu to efektu no produktiem. To, cik ilgi maska ir jātur uz ādas, izlem pats profesionāls. To ietekmē tātad klienta ādas tips, pigmentācijas intensitāte un, protams, ādas jutīgums. Šajā gadījumā es masku klientē rekomendēju atstāt uz 6 stundām. Un pēc tam vakarā, pēc 6 stundām, tad, kad klienti būs mājās, masku mazgā nost ar tādu viegli remdenu ūdeni, ne pārāk augstu, ne pārāk karstu.
Un tad, kad maska ir nomazgāta, mēs aplicējam Melon Recovery krēmu, kas ir speciāls produkts, kas ietilp šajā mājas kopšanas komplektā, kas nomierinās ādu pēc šīs procedūras. Normālas sensācijas pie maskas aplikācijas ir neliela kņudināšana, niezēšana. Pārējās visas situācijas ir pilnīgi normāls, nav nekas vairāk, kas kairinātu to ādu. Uzvilksim cimdiņus. Ir divi veidi, kā jūs varat aplicēt šo masku. Ar špātulu vai arī uzvelkot cimdus. To ir parādīšu tādu nelielu triku, kā viņu uzlikt. Vai ar cimdiņiem, tātad iestrādājot, piemēram, tur, kur ir pigmentācijas plankums kāds intensīvāks, tur mēs viņu varam ieberzēt, piemēram, šeit mums uz vaidziņiem. Amerikā, piemēram, šo pīlingu vai pīlingu sistēmu sauc par peanut butter peel, dēļ savas tās dzeltenīgās krāsas. Tā. Un pēc tam es vienmērīgi biezā slānītī aplicēšu masku uz ādas. Praktiskās rekomendācijas speciālistiem, kas arī skatās šo tiešraidi, ir likt šo masku apmēram 2 pirksti zem žokļa līnijas, lai tad, kad notiek šī te pigmentācijas kontrole, lai nav redzam šīs te demarkācijas līnijas. Demarkācijas līnijas ir tad, kad mēs sākam koriģēt pigmentāciju, kad ir tāds izteikti balta līnija vai atšķirības starp seju un žokļa daļu. Tā. 7 dienas pēc profesionālās procedūras klienti uzsāk mājas kopšanas rutīnu. Tas nozīmē to, ka 7 dienas pēc profesionālās procedūras viņi sāk lietot Cosmelan 2 krēmu, kas tātad strādās intensīvi depigmentācijas ziņā un tai pašā laikā mazinās šo te repigmentācijas risku, kas arī ir tā panākuma atslēga Cosmelan sistēmai un kāpēc viņa arī ir tik efektīva ilgtermiņā, ja salīdzina ar citām metodēm. Aplikācijas secība ir tāda. No rīta un vakarā lieto Cosmelan 2 krēmu un secīgi pēc Cosmelan 2 sāk aplicē Melon Recovery produktu. Melon Recovery produkts, kā jau es teicu, ir tātad intensīvi nomierina ādu, mazina lobīšanos, mitrina. Ja ir normālas situācijas vai normāli sagaidāmas rezultāti pēc šīs procedūras, ir tā ādiņa nākamās dienas varbūt bišķiņ kairinātāka, tātad apsārtušāka, var lobīties. Tās visas ir normālas situācijas, mēs pielāgojam pēc tam ar mājas kopšanas produktiem pēc vajadzības aplikāciju. Pirmās nedēļas, vai arī secīgi, protams, pēc tam terapijas gaitā, ja ir nepieciešams, nav tā, ka Cosmelan 2, Melon Recovery jālieto tikai no rīta un vakarā. Viņu var lietot arī dienas laikā, tad, kad ir nepieciešams. Ja tomēr jūtat, ka tā āda ir bišķiņa sausāka. Šeit tomēr ir kombinācija ar skābēm un retinoīdiem. Jūs droši liekat to produktu virsū tik bieži, cik nepieciešams. Un no rīta un dienas laikā jūs aplicējat SPF produktu, jo pirmais faktors, kas veido pigmentāciju, ir tātad UV starojums. Tāpēc arī mums ir pavadošie SPF produkti, kas arī ietilp šajā mājas kopšanas komplektā. Mana klientīte atrādīsies man pēc 2 nedēļām, 15 dienām, lai mēs izrunātu, kādas viņai ir reakcijas, vai ir nepieciešama kāda papildus produkta, vai nav nepieciešama kāda papildus produkti. Un nākamā vizīte būs mēnesis pēc procedūras, un tad jau reiz mēnesī vienkārši uzturēt kontaktus un skatīties to, kā attīstās mūsu rezultāti. Pēc pilnas Cosmelan sistēmas iziešanas vai pabeigšanas klienti pēc tam mājas kopšanā lieto vieglākas darbības krēmus, lai turētu rezultātu pār iegūtajām, lai turētu kontroli pār iegūto rezultātu.
Hiperpigmentācija faktiski ir kā tāds hronisks stāvoklis, tāpēc vienmēr būs jālieto SPF produkts, lai izslēgtu to, ka pigmentācija atgriežas atpakaļ. Un ja nu gadījumā ir tā, ka, piemēram, pēc vasaras tomēr kaut kur ir piemirsies uzlikt SPF produktu un tā pigmentācija bišķiņa ir atnākusi atpakaļ, jums vairs nav nepieciešams iet pilnu kursu ar profesionālo procedūru. Jūs pilnīgi mierīgi varat vienkārši nopirkt mājaskopšanas produktus un lietot, piemēram, šo produktu kā aizstājēju retinolu krēmam uz nakti. Piemēram, 3 reizes nedēļā. Nu tā, tieši tik vienkārši ir profesionālā procedūra. Tālāk klienti dosies mājās un pēc 6 stundām mazgās nost produktu. Un turpināšu es ar viņu sazināties. Vai tu vari lūdzu padalīties ar sajūtām, kāda bija procedūra? Jā, protams. Procedūra bija īstenībā diezgan ātra. Bija gaidījis, ka kaut kas ilgāks būs. Nesāpīga, ļoti vienkārša. Un arī tā mājas tālākā kopšana arī izklausās diezgan vienkārša. Un tāda, ko var arī mājas apstākļos vienkārši paveikt. Kas tev tālāk būs tagad jādara mājās? Pagaidām pirmo nedēļu man būs jāliek attiecīgi speciālie kremi virsū. Un tad pēc nedēļas nāk vēl viens līdzeklis klāt. Bet tos visu vēl kārtīgi izstudēšu un konsultēšos ar savu kosmetoloģi. Bet var vēl padalīties ar iespējām no procedūras, kas tev patika visvairāk, kura procedūras daļa? Jāatzīst, ka sākumā procedūra, kā jau varēja to novērot video, viņa bija diezgan īsa. Un, protams, ka jebkura sejas procedūra tīri patīkama. Sākumā mazliet bija kodīga sajūta. Tas gan nav no patīkamās sadaļas, bet no tās procedūras iespaidiem vai sajūtām, bet jāatzīst, ka tagad ir pārgājis. Tagad ir tā kā, ka jūt kaut kas ir uz sejas, bet tāda bišķiņa nepatīkamā sajūta, kas uz mirkli bija, viņa ir pārgājis. Un kad tev parādījās pigmentācija? Pigmentācija man parādījās vairākus gadus, un viņa noteikti jau ir, es teikšu 35 plus vecumā, jo es nepārāk izsargājos no saules. Bet jaunībā kaut kā nebija tā, ka izteikti viņi bija, jo ar vecumu arvien vairāk paliek. Jo kā jau tika minēts, ka tā ir viena no novecošanās pazīmēm, un ar katru gadu viņi paliek arvien izteiktāka, vasarā ļoti izteikta. Līdz šim es neesmu veikusi tādas speciāli pigmentācijas apkarošanas procedūras, izņemot to, kad es vasarā cenšos lietot tiešām, ne tikai vasarā, bet dienā, arī ejot ārā, cenšos lietot kremus ar UV filtriem. Bet, es ceru, ka šī procedūra, kā saka, likvidēs to pigmentāciju, un noteikti tā bija laba mācība, nevis laba mācība, bet laba pamācība, un kā pasargāt, jo tomēr, ir nepieciešams arī papildus darbības, un noteikti ļoti jāpiedomā par to, kādu mēs to kosmētiku, kādus kremus mēs lietojam, kad mēs izejam ārā saules gaismā, jo īpaši, kad kļūstam vecāki. Jā, Mīļš, paldies! Jā.